Siguldā Aivars Janelsīts, kuram bija šī ideja būvēt pāri Gaujai trosu ceļu, meklēja projektētājus Latvijā, kas var uzprojektēt gan ēkas, gan mehānismu. Viņš Rīgā bija apstaigājis visus projektēšanas institūtus, visus lielākos, kādi mums toreiz bija. Neviens Rīgas institūts neņēmās projektēt. Un tad viņš atbrauc uz Cēsīm, iegāja pie priekšnieka Ernestu Liberta, vai priekšnieks ir mieru projektu izgatavot. Viņš iesauca mani savā kabinetā un teica, tu uzņemsies projektēt tādu lietu? Es teicu, jā, nav nekāda problēma. Un mums šī pašā projekta birojā strādāja arī inženieris Edvards Braķis. Tad mēs salikām, iztaisījām tādu vienību, faktiski mana arhitektūra un viņa inženiera aprēķini. Un palīgās viņš sev paņēma, vai ne, Zigurdu Vilku. Mēs nebūvējām trosu ceļa mehānisko daļu. Mehānisko daļu Janelsīts bija sarunājis, kad viņam projektēs Grūzijā. Grūzija bija vienīgā vieta Padomju Savienībā, kas projektēja gaisa trosu ceļus. Panculeja, Grūzīns, bija atbraucis ar Janelsītu, apskatījis vietu, kurā vietā pāri par Gauju varētu taisīt to ceļu. Kad tā vieta bija novietota, pats pirmais bija manas skices gan par Siguldas staciju, gan arī par Krimuldas staciju. Man bija nopirkts kinoaparāts 2x8, un ar to es filmēju Siguldas trosas ceļa būves laikā. Sākuma kadri bija, kad Janelsīts bija nopircis trosi, kā apešrulles, apsis ar dēļiem apkārt, lai neviens viņu neaiztiek, un gaidīja, kad notiks pārējie darbi tiks risināti. Pēc tam sākās trosu būvniecība, kad bija projekts jau. Tad sāka būvēt to, un pēc tam jau Grūzīni piegādāja pārējās mehāniskās daļas, zem tās mazās būdiņas, kas tur augšā, kur stāv mehānismi, apakšai 6 metru dziļumā pamati. Jo troses galam bija jāuztver viss tas svars, ko sver trose, vagoniņš, darbināšana. Un man liekas, ka Krimuldas pusē šis nostiprinājums 11 metru dziļi pamati bija apakšā. Un tos reiķināja inženieris Braķis. Un nelika jau pašā Graus malā, drusku atbiedīja no Graus malas nostos mājas, lai nebūtu tāds stāvoklis, ka trose var ievilkt staciju gravā iekšā. Ļoti patīkami, ka varēja Latvijā kaut ko tādu uzbūvēt. Tas bija ļoti interesants darbs. Protams, ļoti interesants.